Ja tev pieder motociklis, tu šodien noteikti esi Madonā. Tāda sajūta pārņem redzot Madonas pārpildītās ielas, kuras simtiem motociklistu sabrauc uz nu jau 9. saietu un 9. motociklistu parādi. Madonas parāds brauciens ir viens no mūsu sezonas tādiem atskaites punktiem, uz parādu ir jābūt. Tusiņš tā ir tikai tā piedeva. Tā ir tā redzamā daļa. Te ir tā kopības sajūta, te ir tā draudzība, te ir tā motociklistu brālība. Kopumā parādē piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieku no Latvijas, Baltijas, Vācijas un citām valstīm, pierībinot ielas un radot sajūsmu skatītājos, kuriem šādā veidā tiek dota iespēja labāk iepazīt motokultūru. Es esmu bijusi iepriekš uz šiem pasākumiem, bet šodien man asaras bira par to spēku, par vienotību, par to viņu kopību. Super, brīnišķīgi tas ir, un tas ir ļoti apsveicami un vajadzīgi, jo es domāju, ka šeit visi tie, kas tā vienkārši ir atnākuši, visi dzīvo līdzi. Ja es varētu, es jau viram teikt, jāsaplūc puķes kādas, lai varētu visu laiku māta, ka viņi brauca. Bet latvieši jau ir, viņi jau tādi vēsi un grūti iekustināmi ir, bet gribējās, ja es būtu jaunāk, vēl būtu lēkājusi. Cilvēki ir pilnas ielas, pulcējas un skatās un vēlās to visu redzēt. Tā ka ir prieks, ka mēs 9 gadu garumā esam pamazām šo moto kustību Madonā izveidojuši. Madonā šobrīd ir oficiāli 3 klubi reģistrēti, bet motociklistu Madonā paliek arvien vairāk. Un arī, ja mēs redzam, teiksim, arī meitenes sāk braukt ar motocikliem, ļoti daudz mācās braukt ar motocikliem, un tas jau vien pierāda, ka motocikli nav tie sliktie cilvēki. Un tiesa, sabiedrībā nereti valda iespējas, ka motobraucējs visnotaļ ir pārgalvīgs un bezatbildīgs cilvēks. Mēdīji, kino ir popularizējis to, ka, teiksim, motociklists tas ir tas, kas pārkāp likumu, kas dzīvo nelegālu dzīvesveidu. Ja mēs paskatāmies pēdējos 10 gadus, ir daudz pilsētas svētku, kur piedalās motociklisti, ir patriotiski pasākumi, kur brauc motociklisti. Tās ir ģimeņu atpūtas, ģimeņu dienas, ja, kur izbrauc motoklubi vai vienkārši entuziasti kopā ar bērniem. Un, protams, visforšākā lieta tie ir ceļojumi. Ja, jo es arī šodien braucu no Rīgas uz Madonu. Tas līkumainais ērgļu ceļš, ja, viss tā smarža, ka tikko bišķi nolīs lietiņš. Ja. Pēcjāņi, viss šīs te pļaus smaržas. To nevar aprakstīt, to nevar dabūt ne ar vienu mašīnu. Visi parasti domā, ka motociklisti tādi pusbandīti vien ir, bet godīgi sakot, pats es uz motociklu braucu ļoti ilgus gadus, un motociklis ir tā disciplīna, vairāk disciplīna nekā tāda pārkāpuma padarīšana. Ar mašīnām arī brauc ātri, vai ne? Jā, ar mašīnām arī. Tad paskatāmies statistiku. Šodien ar mašīnām bija avārijas tik, un viens motocikls avarēja, ja, bet lieliem burtiem rakstīts viens motocikls avarēja. Mums jau nedara, ja tu esi labs un ja tu brauc normāli, ja tu kaut kādīgi pilnveido sevi, iebrauc kaut vai trasē, patrenējies un pilnveido savas braukšanas prasmes, tas nav interesanti nevienam, ja. Kas tur būs? Būs kaut kāds liela klope, ja? Forši, ja? Tad tas ir jāredz un tas ir jāprāta. Un, teiksim, to labo jau, ko tu dari katru dienu, to jau neviens neredz. Kaut vai tāds pašas drošās braukšanas dienas pavasaros, ja? Vasarā mums ir braukšanas mācības. Jāuzsver, ka starptautisko motociklu saietu ar Madonas noda pašvaldības atbalstu organizē motoklubs Frīhaugs, kurš šogad svin savu 26. dzimšanas dienu. Un kā jau svētkos, neizpalika gan īpaša kultūras programma un paraugu demonstrējumi, gan satikšanās prieks un, protams, dāvanas. Dzimšanas diena nav iedomājama bez dāvanām. Galvenais, lai būtu lielam motociklam arī mazs mocīts. Lai jums labi ripo, lai forša diena Madonā un braucat ar motocikliem. Ziniet, tas ir foršākais, kas dzīvē var notikt. Paldies! Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, Vidzemes televīzija.